joprojām esmu pārsteigta par šo apbalvojumu. Protams, ļoti patīkami, ka novērtē, patīkami, ka atzīst kaut kādas lietas, kas ir sasniegtas. Man personīgi tās ir ļoti lielas lietas, protams, uz kopējā farmācijas fona, tas varbūt nav nekas wow, bet man liels prieks, ka novērtē. Jā. Mūsu gada farmacēte ir Annija Dvēselīte no Beno aptiekas Rīgā, arī vadītāja un farmacēte. Mēs piešķiram šo godu nosaukumu par farmacētiskās aprūpes popularizēšanu, farmacēta profesijas prestīžu celšanu, aktīvi iesaistoties un sniedzot farmācijas speciālists viedoklis sabiedrības aktivitātēs, kas ir saistīts ar dažādiem veselības jautājumiem. Arī Annijai mēs uzdevām šo negaidīto jautājumu, kas tad viņas prāt ir farmacēts. Annija uzskata, ka farmacēts ir ļoti daudz zinošs speciālists, kuram jo īpaši svarīga ir prasme, varbūt pat zināmā mērā varētu teikt māksla, ieterpt savas zināšanas vārdos. Ir jārunā. Annija Dvēselīte. Paldies viņiem, paldies kolēģiem. Jā, paldies jums visiem, ka jūs šodien esat šeit. Paldies. Vēlētos pateikt ir uzticēties, jo kā jūs redzat, mēs esam daudz, mēs esam spēcīgi, zinoši, ar vēlmi izglītoties un attīstīties, tāpēc uzticieties, jo ticiet man, mēs ieguldam ļoti daudz darba tajā, lai šo uzticību varētu, kā saka, attaisnot gaidas un piepildīt. Tāpēc uzticieties un mēs tiešām vēlamies jums palīdzēt un dot visu to labāko jūsu veselībai, ko mēs varam. Es ļoti gribu pateikt paldies savai šī brīža aptiekas vadītājai, Viktorijai, jo viņas zināšanas un viņas darba spars arī mani ļoti iedvesmo darīt vairāk. Tāpēc paldies viņai par to un, protams, manai iepriekšējai vadītāji Laumai, ar kuras palīdzību patiesībā es nonācu tur, kur es šobrīd esmu, vadot paneļu diskusijas ar ārstiem un pati apgūstot, padziļināt kaut kādas tēmas un lietas. Un tas ir fantastiski, tāpēc patiesībā paldies par šo visu un šīm iespējām maniem kolēģiem. Jā.